Latvijas šovs iepazīst jaunieši, kuri ikdienā dzīvo tūkstošiem kilometru attālumā, bet ar mūsu valsti viņus saista ģimenes saknes. Programmas Sveika Latvija ceļojums Latvijā norisinās jau 53. reizi, un 10 dienu garumā jaunieši apceļo savu senču zemi, lai par to ne tikai dzirdētu, bet arī piedzīvotu paši. Vienu no ceļojuma dienām jaunieši pavadīja Gulbenē, taču šī vizīte nav nejauša. Ar Amerikas Latviešu apvienību Gulbenes Banīša muzejam izveidojusies ilgstoša un cieša sadarbība, kas turpinās jau gandrīz 20 gadu garumā. Katru otro gadu mēs uzņemam šādu grupu arī Gulbenes Alauksnes Banītī. Tātad ar jauniešiem, ar kolosāliem jauniešiem, kuri runā latviski, kuri brīvprātīgi dzīvojot vai no Amerikā vai Kanādā vai arī citas reizes Austrālijā, mācās latviešu tradīcijas, Latvijas kultūru. Un to arī šodien mēs redzam, ir kolosāli ieinteresēti jaunieši, kuri ar prieku bauda Banīšu piedāvājumu, vēlāk dosies izbraucienā uz Alauksni. Mēs esam tikai priecīgi par to, ka ir šādi jaunieši. Tas viss bija iespējams tad, kad Latvija arī kļuva brīva, kad bija arī iespējams braukt un ceļot un braukt no Amerikas, no Kanādas uz Latviju. Šajā braucienā parasti piedalās jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kas ir mācījušies Amerikā vai Kanādā vai Austrālijā, arī latviešu skolās, beiguši 8. klasi, un šajā attiecīgajā vecumā brauc uz Latviju. Grupā ir šogad 13 jaunieši no Amerikas un no Kanādas, un viņiem kopā ceļo arī 2 audzinātāji, kas paši arī kādreiz ir braukuši kā jaunieši Sveika Latvija braucienos. Šī programma gadu gaitā Latviju ļāvusi iepazīt simtiem jauniešu, kuri pēc šīs pieredzes nereti vēlas šeit atgriezties, mācīties, veidot savu dzīvi vai pat pārcelties uz Latviju pavisam. Tas ir apbrīnojami, kā viņi saglabā šo savu latvietību. Daudziem tā nav pirmā reize Latvijā. Daudz ir arī Latvijā jau, protams, bijuši, viesojušies pie radiem, pie draugiem, vai arī pat dzimuši Latvijā un pēc tam izceļojuši uz Ameriku. Bet ir arī katrā grupā jaunieši, kuri tiešām ir pirmo reizi Latvijā, un visu to, kas ir mācīts skolā, beidzot redz arī savām acīm. Esmu bijis Latvijā 5 reizes, bet neesmu redzējis vairākas vietas Latvijā. Esmu palicis tikai Rīgā un esmu gājis uz Cēsiem un arī uz Alauksni, bet es īsti nekad neesmu bijis uz Daugavpilu, tur austrumos vairāk, arī ziemējos. Es gribēju vairāk Latviju redzēt un redzēt vairāk no vairākas pilsētas un redzēt vairāk. Es arī 5 reizes esmu bijusi Latvijā. Es visu laiku kā Ventspilī esmu un Rīgā. Es ļoti gribu iet uz kā Kurzemi vai kaut kas kā tā. Un, es jau te biju, es redzēju daudz Latviju, bet es gribu redzēt uz āras puses, daudz. Viņu stāsti par to, kāpēc dzīve aizvedusi tik tālu no Latvijas, ir dažādi, taču viņus visus vieno kāda īpaša lieta – latviešu valoda un lielā vēlme to iemācīties vēl vairāk. Satiekot katru reizi šo grupu, mēs vienmēr jautājam, kā tad runāsim angļu mēlē vai latviešu. Un vienmēr tieši no pašiem jauniešiem nāk piedāvājums latviešu valodā, jo runājot arī ar šiem organizatoriem, viņi vienmēr saka, ka viņiem tā latviešu valoda tad ir svarīgākais, ko viņi cenšas arī tur mācīt. Un arī šodien bija tieši tas pats variants. Jautāju, kādā mēlē tad runāsim latviešu valodā. Un tas pilnīgi netraucēja, ja kādu vārdu nākas uzklausīt angliski, bet gan mums ir jauna pieredze, gan viņiem. Bet kādi tad bija viņu iespēja par redzēto un piedzīvoto Gulbenes Banīšu muzejā dienas beigās? Ļoti patika. Kas bija tāds interesantākais varbūt? Manuprāt, droši vien es nezināju, ka vilcieni lietoja arī ūdeni. Es nezināju par kvaikvilcieniem, es tikai domāju, ka viņi lietoja kādu. Es domāju, ka tikai lietoja ogles. Es nezinu, kas tā vārds, kā mēs darījām kā šitā. Tas bija ļoti forši redzēt to un darīt. Jā, tā vagons bija ļoti forši. Un man arī patika tas vagons, un man arī patika, kā mēs aizgājām iekšā vienam no veciem vilcieniem un redzēju, kā tā izskatījās. Sveika Latvija ir 2 nedēļu izglītojoša programma, ko organizē un atbalsta Amerikas Latviešu apvienība.